Šis raidījums mums ir īpašs, jo ir ražas laiks, un dārzniekiem ražas laiks ir, protams, mīļākais laiks. Tad var paši pagraust un citus pacienāt. Tāpēc mēs esam atbraukuši uz Dobeli, Dārzkopības institūtu, kur šodien runāsim par āboliem. Par visu, kas saistīts ar āboliem. Kā iestādīt, kā izaudzēt un kā labi novākt un apēst. Skatieties! Es Edgars un arī ābolu Edgars, Edgars Rubauskis. Mums ir šodien tas gods. Edgars, sveiki! Sveiks! Nu jā, mēs stāvam pie vienas no populārākajām šobrīd šķirnēm, kas tiek audzētas Latvijā, auksis. Izcelsme Lietuva šai šķirnei, bet Latvijā viņi ļoti patīk dēļ garšas, un otrs, tas, ka viņi gandrīz tūlīt pēc vākšanas ir lietojami diezgan ilgi. Šobrīd ir īstais vākšanas laiks šai šķirnei. Tas ir pirms salnām jāpaspēj, ja? Nu, ne salnām, teiksim, pirms sāla, teiksim. Tas augstums, kas ir naktīs, tas jau ir patiesībā tas, kas krāšņumu dod, ja? Skaistais krāsojums, kā siltās dienas un karstās naktis, jau augstās naktis, ja? Dod to sārtumus. Tāpat kā kļavām, ja? Siguldā. Droši vien. Es kļavām tik daudz nezinu, kā par āboliem, bet tā apmēram arī ir, jā. Es pats sev atkārtošu. Man bija pirms 20 gadiem tas mācīts, un pie reizes arī jūs atkārtosiet. Ja mēs gribam spēcīgu augumu ābeli, tad mēs pirmkārt pie augļu kopiem interesējamies uz spēcīgu pocāmu, piemēram, Antonovkas, liela auguma pocāms, kur ir potāta laba šķirne, tā šķirne, kur jums patīk. Un tā jūs darīsiet, ja jums gribās skaisti koptu zālienu, kur jūs varat paiet zem koka apakšā, nopļaut zāli vai izvedot puķu dobas. Jo, kad mums vajag tos 4 metrus, lai tā ābele būtu, lai mēs varam paiet 2 metri, jau pats cilvēks ir. Bet otrs stāsts ir, ja mēs gribam, lai mēs viegli tiekam klāt pie āboliem. Un tad ir izveidoti šie pocām, kur tas pats augsis un citas šķirnes būs zemāki. Jā. Un jau labi ražos ātrāk, jo mazāks pocāms, tas puspundurs arī raža ienākās ātrāk, vai ne? Nu, tā apmēram ir, jā. No mana viedokļa tas svarīgākais ir ieveidot vainagu, lai ir plašs slodzi nesoši zari arī, protams, atjaunots vainags tiek regulāri, lai ir pieaugums, jo jaunais pieaugums tas, kas vainagu arī baro, bet, lai samērīgs pieaugums, samērīgs ar ražu, un līdz ar to tas galvenā doma, ko es varētu teikt, ir dabūt gaismu vainagā. Tātad, skatītāji, tad jums jau jāizvēlās ir liela auguma ābele vai maza auguma ābele, ātrāk ražu, zemi zari, viegli aizsniegt ābeles. Jums vajadzēs punduri vai puspunduri pocām. Vidēji vai maza auguma attiecīgi? Jā, nevis liela auguma ābeli. Un ja jūs esat izvēlējušies, kādu jūs ābeli gribat, tad droši neizvēlās kādu šķirni, vai ne? Skatītāji, tās šķirnes ar āboliem ir ļoti daudz. Un lielveikalos parasti ir tāds vidējais, kas garšo lielākajai tautas masai, bet, ja jums ir savs dārzs, jūs varat iestādīt tieši tādu ābolu, kāds jums vislabāk garšo, vai jūsu ģimenē ir visiecienītākais. Un nevajag jau tikai Antonovku un balto dzidro. Sveiki, Edgars. Laila. Var paprasīt speciālistam tādam kā Laila un saprast, kas tad mums ir, jo selekcionāri visu laiku jau strādā pie tā, lai būtu sulīgāks, garšīgāks. Jūs tagad skatāties uz šķirni rubīns. Skaisti, milzīgi āboli. Bet jāzina jau visas īpašības. Šai šķirnei augļi ir lieli, garšīgi, bet ar slimību izturību tā nav nevisai labi. Tad skatītājiem, kuriem patīk rubīns, viņiem būtu jābūt gataviem ņemt kaneņu un miglot. Ko jūs ieteiktu šobrīd? Šobrīd vairs neko. Mēnesi līdz važas vākšanai jau jāpārstāj miglot. Bet vispārībā tā. Jā. Mūsdienās, ko jūs ieteiktu cilvēkiem darīt? Apkarot tābeli tinēju var ar ķīmiskiem līdzekļiem, var arī izliekot tā saucamās feromonu lamatiņas, kas pievilina tos kukaiņus. Viņi domā, ka viņi brauc uz kāzām, bet viņi patiesībā uz bērēm nonāk. Var arī izķert, kas vecais teiciens, kā
sarūdus ievārījums vai kefīrs vai alus, kaut kas tāds, kas pievilina tauriņas izlidošanas laikā. Bet tad ir jāskatās, teiksim, ābolu tinējs izlido, ka temperatūra ir apmēram 15 grādu. Agrāk viņš nebūs, bet vēlāk jau nebūsiet noķēruši. Nu, un laputs cilvēki bieži vien domā, nu kas tur ar tām laputīm? Bet redziet, ko var laputs izdarīt ābolam. Tā ir tā pati šķirne, kas man otrs ābols rokā. Viņi ne tikai lapas sabojā, šie mazie riebīgi ābolīši ir laputu darbs. Un laputs ir jāapkaro visu gadu, jo viņas vairojās nepārtraukti. Kaut kā vienkāršākais, kā visi saka, Coca-Cola vien palīdzēs. Un ļoti daudzas šķirnes, ko audzē komerciāli, nevar audzēt savā dārziņā, tāpēc, ka pārāk liela ieguldījumi ir. Teiksim, tas pats slobo, kas lielveikalos cilvēkiem ļoti patīk, skaists un garšīgs. Polijā viņi miglo nevis pāris reizes, bet 14, 16 reizes. Ligols, arī poļu šķirne, nu skaisti āboli, arī lielveikali pilni. Bet Latvijā šī šķirne nav ziemcietīga. Dažus gadus viņš dzīvos, tikko kā būs barga ziema, tā, nu, ar dievu. Un nosaukt visu līdz pocēlumam vai arī? Var nosaukt kāda daļa, vai viņš var vienkārši tā panīcis būt. Katrā ziņā Latvijā ziemcietība dienvidu šķirnēm ir nepietiekama. Polija mums tomēr ir dienvidi. Tad tie poļu āboli paliks konkurenti? Poļu āboli, nu poļi jau ir Eiropā lielākie ābolu ražotāji. Protams, ka viņa augļi ir lēti, viņiem arī valsts maksā subsīdijas, tāpēc viņi ir tik lēti. Un tad mums vajag audzēt tos ābolus? Mums vajag savus pirmkārt, mums ir sava gaume. Otrkārt, kā jau es teicu, ja to lobo miglo 14, 16 reizes, mēs varam miglot 4, 6 reizes. Mūsu augļi būs veselīgāki. Jā. Jo vairāk uz dienvidiem, jo tur ir slimībām labāk, ne? Jā. Kaitēkļiem vieglāk pārzēmot. Tieši tā. Kaut gan tagad, protams, daudz kas nāk iekšā no dienvidiem. Miltras zābelēm parādīsies, agrāk tā nebija problēma, tagad ir. Bet ir vēl viena lieta, kā vasaras ābolus. Mēs savos lielveikalos vispār neredzam. Vasaras ābolus lielveikali netirgo. Tas, kas tiek tirgots jūnijā, jūlijā, augustā lielveikalos, tie ir importa pērnā gada ražas āboli no speciālām glabāšanas kamerām. Vasaras āboli lielākoties ir mīksti un glabājas neilgi. Ja jūs gribat, teiksim, cukuriņu, nu nebūs jums viņa nekad lielveikalā. Ja jūs gribat savu cukuriņu, jums vajag stādīt savu nevis cukuriņu, bet jauno šķirni konfetnei, kas ir garšā līdzīgi cukuriņām, bet āboli ir 2-3 reizes lielāki. Tos konfetnei vai cukuriņi nevar kaut kā uzmanīgāk salasīt, un viņi tur stāv? Jā, protams. Zemenes un citas lietas. Ļoti daudz ietekmē glabāšanas sistēmas. Pamatā pasaulē glabā kontrolēta atmosfērā samazinātu skābekļa daudzumu, un tad augļi daudz ilgāk glabājas, bet viņiem zūd garša un aromāts. Viņi nav tik garšīgi, kā glabāti parastā pagrabā. Tā kā katrs ieguvums nāk līdz ar savu zaudējumu. Mans droši vien un jūsu uzdevums būtu nevis, kad skatītāji noskatoties raidījumu saprot, ka ābeles, nu tad lai audzē citi, bet ja tā arī ir, lai audzē citi un citās valstīs, ko tad mēs darīsim? Nu, gan es neteiktu, Latvijā var izaudzēt ļoti, ļoti garšīgas ābolus, un pie tam mūsu augļi ir veselīgāki nekā citur. Tieši klimata īpašību dēļ mums ir daudz vairāk bioloģiski aktīvo vielu augļos. Mazs stresiņš tiem augļiem nāk pa labu. Un pie tam mums ir vairākas ļoti labas jaunas šķirnes. Es tiešām labprāt jums parādītu, tepat mēs esam. Vēl parādīs idejā mums jaunās šķirnes. Jā. Tās būs tādas, ko arī mazdārziņos var audzēt, jā? Jā, noteikti. Šeit ir mūsu jaunā šķirne Gita. Pirmkārt, viņa neslimo ar kraupi. Nemaz neslimo. Viņa ir kraupja izturīga. Otrkārt, koks ir ļoti viegli izveidojams, augļi paši gandrīz izretinās, tikai, kad ir ļoti milzīga raža, tad vajag palīdzēt kokam, jo tad var citādāk zari nolūst. Šo vietu, lai mēs varētu atkārtot skatītājiem, jo skatītāji parasti neiedomājās, kad tajā brīdī, kad ābeles zied un notiek augļu aizmešanās, kad pāris nedēļas pēc tam vajag iziet un apsīties, cik daudz ir aizmetušies tie augļi, vai ne? Un, ja jūs to pateiktu, tad skatītājiem, kā labāk to izdarīt, kādi tad tie nosacījumi, cik tai pašai Gitai vajadzētu būt vienam no otra ābolam attālumā? Nu, vispirms runāsim par retināšanas laiku. Ja mēs retinām ļoti agri, tās pāris nedēļas pēc ziedēšanas, tad jūs arī atgūstat nākošā gada ražu, jo tajā brīdī veidojas augiem ziedpumpuri,
Un, ja auglis ir noplūkts, tad uz tā zariņa būs zieds nākošais gads. Ja auglis ir uz tā zariņa, nākošais gads ābols nebūs. Tas ir tieši ābeliem raksturīga īpatnība. Ja retināt vēlāk, tad jūs dabūjat lielākus, skaistākus, garšīgākus augļus un, protams, atlogojiet koku. Nu, vienkāršais retināšanas likums ir sprīdis apmēram starp augļiem. Tā. Te uz vienu pusi, uz otru pusi, uz trešo pusi. Te ir tādi labi, ja tie āboli. Vispār, ja tu skatās, tad jums ir tā labi izretinās. Bet tāpat zars ir nokāries līdz lejai, vai ne? Jā, jo lieli auboli. Nu, ja zarā ir maz to augļu, tad var atstāt arī divus blakus. Aha, tur atkal sprīdis. Bet redziet, šis jau ir noliecies. Jā. Mazliet, un viņš jau nolūstu. Ja jūs esat Gita, vai jums rados Gita, tad Gitu vajadzētu iestādīt, ja? Tas ir mans mātes vārdā nosaukt šķirne. Skaidrs. Pašlaik divas labākās jaunās Latvijas šķirnes ir Dace un Gita. Ļoti labi. Ir vēl Laila. Bet tā ir pūra šķirne. Tā ir Dace. Šīs visas ir Gitas. Tie ir milzīgi āboli. Kāda viņiem tā garša? Salckābas, sulīgi ļoti. Vācami tagad un glabājas apmēram līdz janvārim. Nu, protams, desētavā, ka temperatūra ir 4 grādi vai zemāka. Kolekcionārs pirmais, kas veids krustojumu, bija Rudolfs Dumbraus iedzēnos. Mamma ir Melba un tētis ir amerikāņu šķirne Liberty, kas neslimo ar kraupi. Man likās, no Melbas drusku ir tas ārējais, vai ne viņai? Jā, un krāsa no Liberty. Aha. No skaisti. Skatītāji, jauna šķirne Gita. Jā. No iedzēniem mēs saņēmām apmēram 4000 sēklauģus, mums iznāca 4 šķirnes. Rekur sākas rubīns. Rubīns prasa tādu zinošu audzētāju, es jau pirmīt teicu. Pirmkārt jāmiglo, lai nebūtu kraupis puves. Redziet, vainags ir speciāli jāveido, citādi tādi plikumi veidojās. Un augļi tādi pirmajā gadā. Nezinādama, kādi būs augļi, es atstāju ražiņu. Āboli bija 800 grāmi un visi zari lūza krakšķēdami. Lielisks ābols, bet prasa saprašana, ar ko ar viņu darīt. Un arī glabājas slikti, diemžēl. Ja jūs viņu redzat tirgu, pērciet, ļoti, ļoti garšīgs. Ja kāds ir viņu izaudzējis, jā? Jā. Pie Anteja. Vēl ziemas ābols, Antejs, Baltkrievu šķirne. Pašlaik viņš tāds blāvs izskatās, nespodrs, jo viņš ir ziemas ābols. Viņa vāks iespējams oktobra sākumā, septembra beigās. Pagaidām viņš vēl nav pat nokrāsojies. Tāda pieticīga šķirne aug ļoti viegli arī vainags kokam veidojās. Nu, glabājot ir tā, ka dažreiz kokiem var pietrūkt kalcija. Un šis ir tāda šķirne, kurai var pietrūkt kalcija, liela raža. Nav, bet augļi lieli, tad pamatā viss kalcijs aiziet uz lapām, uz augļiem netiek. Un tad parasti smidzina vasarā ar kalcija nitrātu vai kalcija chlorīdu. Jā, uz lapām tieši, jo saknēm tas neko nedod. No saknēm viņš tiek līdz lapām, līdz augļiem netiek. Bet šajā ziņā Antejs ir viena no labākām šķirnēm savā dārzā, jo viņa ir tāda, uzticama šķirne. Tas ir, ja mēs gribam Ziemassvētkos savus ābolus, tad Antejs varētu būt šķirne, ko mēs salasam, saliekam kastēs rudenī, oktobra sākums, jā? Jā. Un tad mums viņš pāris mēnešus diezgan labi nostāvēs. Līdz martam, aprīlim mierīgi. Protams, ja grādi tajā glabātavā nav par siltu. Tādi bēniņi, verandas, pagrabi. Nu, temperatūrai jābūt no 1 līdz maksimums 4 grādiem. Skatītāji, tad ābolus mēs mēģinām novākt, cik vien jūtīgi varam. Tā kā tādām jēlām olām jāstrādā. Nu labi, tad lasam. Es mazliet pagriezu. Mazliet pagriežam un ceļam uz augšu, nu jā. Parasti ābolu vākšanas laikā pusdienas ēst negribās pirmajā dienā, jo tiek kāpās ļoti daudz ābolu. Es atceros Bulduros prakses laikā, jā, tā ābola bija, tad tā kā dienā puses paina apēdi. No. Cik tur ir? 4 ābolu kilogramā, tad 250 gramu, 200 gramu ābols.
Ja man būtu jāplāno dārs, un bieži man tāda situācija sanāk, ābeles vienmēr ir dārzā jāizstāda. Ja jūs stādat tikai pa vienām kokam no šķirnes, es ieteiktu iestādīt kādus 3 vasaras ābeles. Agru, tā ir pati pirmā, vēl pirms baltā dzidrā. Konfetnaja, kas ir tāds kā cukuriņš salds, bet lielāka augļu un ātrāk ražo. Nu, un kādu vēlāku vasaras, tad jums jāizvēlās. Gribat saldus, tādat Kovaļenkovskaja. Gribat mazāk saldus, tad jums jāņem kāda cita šķirne. Nu, ja parasti es tā saku, ja jums dārzā ir tikai vienam kokam vieta, tad stādiet auksi. Viņš ir ēdams no septembra sākuma, ja jums ir labs pagrabs, līdz februārim, martam. Un ļoti stabila šķirne, uz kuru vienmēr var paļauties. Nu, jaunas ūdens šķirnes ir Dace un Gita. Tās ir izturīgas pret kraupi, ļoti lieli, skaisti, garšīgi āboli, mūsu Latvijas šķirnes. Gribat kaut ko dzeltenu, varat stādīt, teiksim, to pašu veco Trebū. Varat stādīt kaut ko jaunāku, kā igauņu šķirni Līvika. Bet ziemā, protams, ja jums ir labs pagrabs, ja jums nav tāda vieta, kur jūs varat nodrošināt temperatūru zem 4 grādi un pietiekamu gaisu mitrumu, nu jāboli vienkārši nesaglabāsies pietiekami ilgi. No ziemas šķirne Antejs droši vien, tas būtu pirmā izvēle. Arī tas pats augsis, kā es jau teicu, glabājās. Nu, ir vairākas vēlās ziemas šķirnes. Cita Baltkrievu šķirne Aļesi, piemēram. Zaļā Alatau, ja gribās kaut ko dzeltenu. Augļu koka forma jau arī, ne tikai šķirne, ir tāds interesants dārza elements. Un tad ļoti cieši stādīt var ābeles, kuras šauri tiek grieztas, ja? Jā, kolonveida ābeles, tā viņas sauc. Tā pati šķirne tā aug, vai tomēr vienkārši ar griešanu tiek panākts? Nē, tā ir šķirne. Tas ir tāda mutācija, kas dabiski atrasta tika vienā dārzā Kanādā, starp citu aprakstīja Kanādā latvietis Kārlis Lapiņš. Un viņas iedzimst, krustojot ar citām šķirnēm. Šī, piemēram, ir Latvijas kolonveida ābele Inese. Kraupja izturīga, skaista, garšīga. Nav vēl gatava. Tikai arī rudens šķirne, jā. Viņas tā dabīgi arī aug, ļoti maz viņām ir sānzaru, un ja nu kāds lielāks izaug, tad mēs to nogriežam. Aizņem maz vietas, var stādīt pa metram vai pat tuvāk. Problēma stādi ir dārgi, tiešām krietni dārgāki, jo viņām jau to zaru nav pavairoti grūti. Tas mūžs arī nav īsāks tādā ābelē? Mēs viņas turam apmēram 15 gadus, tad viņas vairs nav glītas, apakšā jau tie zari tā kalst. Es gribēju teikt, ar griešanu jau no katras ābeles varētu uztaisīt tādu vāli. Daba tomēr neļauj tā. Ja šķirne ir tieksme, dabiski veidot daudz dzinumus, ja jūs vekā grieksiet, viņa augs tā kā puķa galvas, ja jūs griezīsit. Lai pie augļiem tiktu, vajag iestādīt, vai ne? Pavisam maz vajadzīgi, ja mums šeit arī stādīsim, tad mums es jau pareiķināju. Un droši vien tāpat kā visiem pārējiem kokiem nedrīkst pat dziļu iestādīt. Tas ir tas atslēgas vārds. Nu, to dziļumu mēs arī parādīsim, jo, ja mums ir kā ābeles uz mazu un vidēju augu pocelmiem, viņiem tas atslēgas vārds ir pocelms, jo, lai to augumu ierobežot, ir izvēlēts speciāli tātad šis pocelms, un, lai saglabātu šo te efektu, ir jāstāda tik dziļi, lai potējuma vieta būtu virs zemes vai virs mulčas kārtas, tas apmēram 5 cm, lai būtu virs zemes. Tieši potējuma vieta, un potējuma vieta tā var, ja ieskatās, to var redzēt, kur šeit ir tāda potējuma vieta. Šī te, piemēram, šim konkrētam stādam, viņš ir faktiski tādā dziļumā arī stādāms, kā viņš ir šai konteinerā. Jā, tad mēs stādām tikpat dziļi, kā ir audzis, tas droši vien visvieglāk. Nu, jā, bet ja būtu, piemēram, kailsaknis tāds, tad būtu jāstāda vēlams piestādīt dziļāk, lai pocelms dotu saknes, lielāk, plašāk saknes sistēmu, veidotos, ieaugtos, bet vienalga nosacījums ir tas pats, 5 cm virs zemes. Rots droši vēl bišķi dziļāk, tas jau būs pa maz. Nu ko, piemērīsim. Nu, piemēram. Liekam tādu iekšā. Mans acu mērs, kā teikt, vienmēr ir bijis ne tas labākais, jā, jo ir pat dziļi mums šobrīd iznāca, bet mēs vienmēr varam pamest apakšā zemi un pacelt uz augšu. Ja, un tad jābūt tā, ka mēs noliekam lāpstu. Ja, un tad skatāmies, kur ir tas dziļums un tas stādījuma vieta, ja, potējuma vieta, lai paliktu virs zemes. Nu, tad šādi tad pabaram apakšā ar to zemi.
Bet, tas ir tā piemērīšanas pēc. Tagad, ko mēs darām, ņemam vienkārši nazi, kā es redzu, kā jau sagatavots, griežam pušu. Kādas skaistas saknes mums te ir. Saknēm baltām jābūt, ja? Tās ir skaistas, dzīves, augošas, viņas jau pat ļoti ilgojušās tikt iestādītas dārzā. Redziet, kāds viņš ir kompakts un būtu labi, ja viņš grib turpināt augt. Neizjauk šo sakņu sistēmu, tātad mēs viņu liekam šeit iekšā. Beram visu cauri riņķī zemi klāt. Protams, piestampājam to zemi klāt, lai pieblīvējās klāt pie saknēm labāk. Un tad uztaisam droši vien, lai var saliet, vai ne? Jā, tas ir viens variants, bet ja ir stādīts konteiners tāds, vislabāk, ja viņi būtu bijis izmērcēt pirms stādīšanas. Un tad jau iestādām, un tad jau viņš arī ar to laistīšanu tā pielaistām tikai, lai pieskalojas tuvāk pieblīvējās augsne pie saknēm, un tas arī viss pamatā. Nu, ko? Jā. Un Laila mums atnesa ābols, un ja mēs labi rūpēsimies, tad šis konkrētais ir vasaras šķirne Roberts. Roberts, ja, un ja mēs labi rūpēsimies, tad nākošais gads jau mums būs pirmie āboli šādai ābelē. Man šī tāda jāizved manam brālim, viņu arī sauc Roberts. Ko, Robert? Gaidi ābeli. Un arī jūs, skatītāji, neslinkojiet, iestādēt ābeli. Šis rudens vēl nav nokavēts. Visu septembri, visu oktobru varam stādīt ābeles. Pat novembrī varam. Ko? Varam? Galvenais, lai zeme brīva no sava. Mēs tikko iestādījām ābelīti, bet iztēlamies, ka gads ir pagājis un ābelīti vajadzētu izskatīties šādai, ja? Viņai vajadzētu izskatīties šādai. Tas ir uz maza auguma, jeb punduru pocām ābelīti. Zariem vajadzētu būt normāli ieveidotiem šajā augstumā. Skaists labs pieaugums ir. Un kā redzat, ir atstāti pirmie ziedi uz tuvāk pie stumbra un pirmie lielie skaistie āboli. Kad būsiet iestādījuši, šeit ir, varat redzēt, ir griezuma vieta. Tas nozīmē, kaut kur apmēram 1,20 m augstumā ir jāīsina. Ja iestādīt vienkārši tāda vica, mēs tur stādījām, teiksim, jau zarotu koku, bet ja ir iestādīt tikai vica, tad viņi ir jāīsina, un pēc tam jāizlauž ārā jau konkurences zari šeit, lai neveidojās, lai nav vairākas galotnes. Kokam veidojam vienu galotni, 5 maza auguma pocām izmantojot āboliem 5-6 šos te pamatzarus, un, ja kāda ābola, ja pieaugums ir skaists un labs, un ir kāds ābols, kāds zieds, tas arī ļoti skaisti. Bet tā, principā, mēs varētu pirmā gadā pat visus ziedpumpurus izlaust ārā, kad viņi jau lien pavasarī un tūlīt ziedēs, lai nodrošinātu šo te vainagu ieveidošanos. Un vēl tāda lieta, mēs izmantojam šķeldu, mazinam nezāļu augšanu. Otrs, kā jau Edgars var sajust, apakšā ir mitrums. Mitrums labāks, un līdz ar to tas pieaugums arī labs arī veidojās. Tā jau pie stādīšanas teicu, ja, lai potējuma vieta būtu virs zemes. Ja. Un te jau var redzēt, tikko bišķi mulči jau ir, jau saknītes veidojās no pocām, un sliktāk būs tai gadījumā, ja iestādīsim par dziļu, ja šķirne un potējuma vieta būs zem zemes, vai arī uzbērsim pārāk augstu mulču, šķirni pat var izveidot saknes, un tad jums būs lielais koks, kā iepriekš vecajos lielajos dārzos. Šeit ir 2011. gadā stādīti koki. Droši vien daudz teiks, Antonovka, tas mans mīļākais, labākais ābols. Bet arī to pašu Antonovku mēs varam uzlikt un audzēt uz maza auguma pocām un iegūst šādus te skaistus ābolus, viegli novācamus. Jā, un tev, Edgar, protams, ir gadījies tas, ka vārni ir novērtējuši šo te garšīgo lielo ābolu. Pārbauda vai gatavs. Parasti jau viņi mēģina dabūt sēklas, kas tur iekšā. Ja? Un tāpēc knāp pēc iespējas dziļāk. Blakus mums ir šķirne Beloruskai Maļinovai, ka viņi skaisti un lieli, tad arī garšīgi tie āboli. Un ja vainags ir izgaismots, tad arī krāsa pietiekams laba. Šis ir Beforests. Garšīga šķirne. Augļi nav pārāk lieli. Bet toties, ja ir izgaismojums, tad arī krāsa ir. Tā ir Zarjālā Tau. Arī interesanta šķirne, kas celsies no Kazahstānas. Glabājam ziemas šķirne, un tiem, kam garšo tāds tā kā kaut kas līdzīgs sīpoliņam, tāda tipa šķirnes, tādu struktūru un garšu, es teiktu, saltskābi šķirni ir glabājās ļoti labi. Vajag vienīgi pagrabā mitrumu uzturēt, jo savādāk vītīs, jo miziņa nav pārāk bieza. Bet man viņi pašam patīk pēc garšas, gan arī pēc skata, jo
svārts vaidziņš un dzeltena mize iekrāsojās. Nav ko daudz sēdēt pie televizora, jo āboli viegli nāk nost, bezvējā sāk birt nost. Paskatāmies, kādā krāsā sēklas. Iespējams arī antenovka jau ir gatava, un tas liecina par Ziemassvētku tuvošanos, par rudens esamību. Sēklas gatavas. Ko Edgars saki? Vācam nost. Skatītāji, ņemam grozus, trepes, ja jums nav īstie pocāmi, kāpjam augšā un lasam nost. Būs garšīga ābolmaize. Paldies, Edgar! Bija prieks atbraukt, brauksim vēl. Un skatītāji, cerams, jūs kaut ko iemācījāties un cerams, jums dārzā noderēs. Lai aug ābeles. Tiekamies nākamā sezona, jau atkal jaunos piedzīvumos un jaunos dārzos.